coolest and krūtest radio show in Latvia, Kūlenis FM. Labrīt, pulkstens 9:48, un Adelīna, kā sasolīja, kā teica, ir taurenītis mums atlidojas. Ir mums taurenītis atlidojas. Agnese Džamko pie mums jaunajā studijā šajā pirmdienas rītā. Labrīt, Agnes. Sveiki, labrīt. Labrīt. Prieks tevi atkal redzēt, viesojamies pie mums. Tik tiešām mēs jau šeit aizskatā nedaudz runājām, ka iepriekš, tur bija mūsu vecā studija, un nu jau iepazīstinam ar jauno. Kā tu jūties šeit viesojoties, vai nebija mazais apjukums, negribējās jau uzreiz doties tā kabineta virzienā? Pirmkārt, man patiešām arī ir liels prieks šeit atkal viesoties, un man prieks atgriezties kā pie draugiem nu jau. Man prieks, ka jums notiek arī attīstība un viss kārtojās un viss tā kā harmonizējās. Jā, tā kā ar lielu prieku. Mums jau pašiem liekas no māja ļoti sen, jau mēs esam jaunajā studijā, ja mēs tā kā rīt esam, bet ja ciemiņiem, kas ir aprīlī bijuši, jā, pēdējā reize, tad tas ir jaunums, joprojām jaunums vēl augustā. Un jā, un aprīlis jau, nu kas tad tā? Aprīlis, maijs, jūnijas, jūlijas, 4 mēneši pagājuši, un tu esi atgriezusies jau šeit ar jaunumiem, izdevusi savu otro singlu, un līdz ar to es varētu teikt, ka šis tev arī ir ražants un radošs gads. Jā, un te man ir noteikti jāpastāst par manu iepriekšējo viesošanos Kuldīgā. Kā es mēdzu neslēpt to, man Kuldīga ir ļoti mīļa ar savu īpašo radošo enerģiju, un es izmantoju katru mazāko iegānstu, lai atbrauktu uz šejien pie jums ciemos. Un tā, pēc pēdējās intervijas, kad es iepazīstināju visus klausītājus ar miljardiem gadu, pēc tava Adelīna ieteikuma es aizgāju uz vienu no Kuldīgas kafejnīcām burvīgajām, paņēmu kafiju, paņēmu gardu bulciņu un adīju. Un tad man sāka rasties visādas interesantas domas, un tad es jūtu, ka nāk dziesma virsū jauna. Un jūs ticiet vai neticiet, bet tā bija šī te paralēlās pasaules. Tā kā viņa sākās Kuldīgā, viņa turpinājās mājup ceļā, pa ceļam, kas arī ir brīnišķīgi tādi apstākļi pie stūres braucot, kad tev prāts kaut kā bišķīt pamaina, smadzeņu viļņi pamainās, sauc to pa meditatīvu stāvokli, katram tās definīcijas atšķirās, un tad arī nāk vārdi forši, bet jā, fakts kā tāds. Dziesma sākās te Kuldīgā. Par vienu dziesmu tu atbrauc izstāstīji, un uzreiz te pašā dienā sākas nākamās dziesmas stāsts. Jā, un man liekas, tā varētu būt forša tradīcija, atbraucot uz Kuldīgu katru reizi uzrakstīt kādu jaunu dziesmu. Nu tad, Agnes, reizi ceturksnī mēs gaidām tevi šeit ciemos, jo tu esi atradusi dziesmu paralēlās pasaules mājās, Kuldīgā. Jā. Kur tā radusies. Nu tad man pēc intervijas būs jāizdomā, un es tev ieteikšu jaunu vietiņu, kur doties, jo katru reizi vajag pamainīt tomēr, lai, vai ne, jaunas idejas rastos. Man patīk iepazīt jaunas takas un jaunas vietas. Labi, tātad mēs gatavojam jau ieteikumus ar Māri. Mums liela atbildība īstenībā, jo tu tagad izstāstīji, mums jādomā, tagad noklausīsimies šo dziesmu, kā sanāk, Adelīna pateiks, uz kur kafejnīca tev aizsūtīja, un tad mums jādomā, kur tad tālāk sūtīt, jo tas ietekmēs gala beigās nākamo gadu darbu. Un jūs tos tauriņus pieminējat, un tas ir tas tauriņa efekts, kā mēs viens otru ietekmējam paši, neapzinoties to, tāpēc jābūt ļoti apzinātiem un uzmanīgiem. Un apzinīgiem. Jā. Visam kopā. Bet labi, ja jau mēs esam sākuši runāt par otro singlu Paralēlās pasaules, tad pastāsti, par ko tad tas vēsta šajā gadījumā? Šoreiz dziesma ir labākajās popmūzikas tradīcijās par attiecībām. Un patiesībā man ir tāds savs plāniņš, arī ja mēs tā bišķīt novirzamies no tēmas, man ir tā kā radošais plāns, es vēlos drīzumā arī albumiņu izdot, un man ir dziesmas jau sakomponētas, pie kurām jāstrādā un kuras jāslīpē, bet es esmu diezgan tāds spontāns un cilvēks, un radošais process ir ļoti haotisks, un tad es ļāvu šai dziesmai par attiecībām nākt, un tā ir pirmā dziesma manā krājumiņā par attiecībām. Un tēma ir ļoti nopietna, komunikācija attiecībās, bet tā izpausme un tas skanējums un tas viss forma, kādā es viņu esmu šoreiz radījusi, ir ļoti rotaļīga, viegla un tāda mistiska un tāda ar joku nedaudz. Jā, jo parasti, ja par attiecībām, tad tur nāk tas sentiments un tāds skumīga melodija vairāk. Nevienmēr viss ir vienkārši.
Nu, arī šajā gadījumā šeit jau stāsts par diviem pretpoliem. Parasti tie pievelks, bet citreiz varbūt tie temati un tie viedokļi tik klāji atšķirīgi, ka tur to kopsaucēju grūti atrast. Jā, un arī par to es stāstu šajā dziesmā, ka paradoks, ka reizēm parasti gan iemīloties liekas, ka mēs esam tik līdzīgi, nu tā kā no vienas drēbes šūti, ja? Un tad, kad tās brilles rozā nokrīt, tad sākās tie karmiskie darbiņi, tad mēs jūtam, ak, mans Dievs, man liekas, mēs esam no atšķirīgām pasaulēm, un mēs pat nerunājam vienā valodā. Un tad tas lielais jautājums ir, kā atrast to kopīgo valodu, jo tiešām pie komunikācijas attiecībās, man liekas, var strādāt visās attiecībās, visa veida attiecībās, jo sapratnes nekad nevar būt pa daudz. Bet, Agnes, tev ir kāda tā zelta atslēdziņa? Kas tad var palīdzēt šādās situācijās? Es nebūšu ļoti oriģināli, man liekas, jo tas tiešām ir runāt, lai arī cik tā varbūt nebūtu bail, kāda būs reakcija no otra cilvēka. Un ir tāds, man liekas, angliski bija kaut kāds tāds teiciens, runā pat, ja tev balss trīc, runā pat, ja tev sirds dreb, kaut kā tā, jo ir jārunā un jāmet tās bailes pie malas. Protams, apzinātība un cieņa. Nu, tu runā caur mūziku un ne tikai, jo šim singlam ir tāpēc arī videoklips, tepat pie mums Latvijā, un tur arī tādas paralēlās pasaules gaisma ar tumsumīs. Pastāstīja, kā veicās filmēšanas aizkulisēs. Jā, šeit mēs salikām galvas kopā. Es, arī mans vīrs Raivis Dzjamko, no viņa dažas idejas nāca, un arī mūsu operators burvīgais Artūrs Strautiņš. Un arī šī klipa radošais process bija spontāns, mums bija ieskicētas kaut kādas ainas, bet nonākot šajā interesantajā vietā, kas ir tā sauktā smiltenes Stonehenge, kas atgādina mītisko vietu Anglijā, tur uz vietas radās dažas idejas arī foršas, ko mēs arī realizējām. Nu, lūk, un mūs uz turieni aizveda rudzupuķes. Šai vietai ir brīnišķīgi īpašnieki, tas ir privāti īpašums, bet viņi tur katru gadu iesēja rudzupuķes, lai mēs visi pārējie varētu vienkārši doties ciemos uz turieni, jo kaut kas mītisks tajā visā ir. Un tad arī šeit mēs izmantojām šīs vietas siluetu, lai translētu to portāla sajūtu uz citām pasaulēm. Un, Klau, nu laikam zīmīgi, ka tu esi atbraukusi pie mums, jo taps jauna dziesma un varēs tapt reizē arī jauns videoklips tieši tajā pašā lokācijā, jo tieši lasīju ziņas un raksts, ka saulespuķis tur uzziedējuši. Tā kā no rudzupuķiem pie saulespuķiem viss ir sakārtojies. Paldies par ideju. Jāpaspēj tikai aizbraukt un dziesmu uzrakstīt, kamēr saulespuķis vēl tur ir. Jā, tā kā tāda kolosāla doma šeit. Nu, viss saslēdzas mums. Tādā ķēdītē. Un kādi tad plāni turpmāk? Es saprotu, ka tu vēlēsi izdot albumu. Varbūt jau rudenī, kā mums daudzi mūziķi tas stāsta. Nē, man patīk atšķirties bišķīt. Tāpat daudz neizdod vasarā. Tā saka, ka tajā vasaras otrajā daļā tā kā, cilvēks savos atvaļinājumos un nepamanīs varbūt to jauno mūziku. Bet jā, man patīk bišķi atšķirties, tāpēc es neizdošu rudenī un es tēmēšu uz to pavasari. Jo man jau ir arī dažas kompozīcijas tieši par šo tēmu. Un man patīk doties tajā dziļajā radošumā, kas ir rudens un ziemas posms, un tad fermentēt un radīt. Tas pārdomu periods, jā. Jā, un tad arī pavasarī tas ir tas, man liekas, dabiskais cikls, tad arī varās viss vaļā un laiž uz āru. Tāpat arī ir man plāns. Tāpat arī ar mūziku. Jā. Un tev līdz ir, kā to mēs varētu, sainīt mēs to nesauksim. Tev līdz ir kāds instruments tādā skaistā, es domāju, arī tevis radītā, vai ne? Jā. Tāpat kā dziesmā Paralēlās pasaules, šī galvenā varone uztamborē tiltu no zelta diegiem uz citu pasauli, tāpat arī es mēdzu uztamborēt, jo uztamborēt var pašu vēlu. Un es turpinu klausītājus un Latvijas iedzīvotājus iepazīstināt ar pasaules tautu pūšamajiem instrumentiem, un šodien man līdzi ir indiešu flauta bansūrī. Tā ir flauta, kas vispār mani ierāva pūšamo instrumentu pasaulē dēļ sava interesantā samtainā tembra. Un viņa arī ieskanas papildus jau īru flautiņai, kas arī bija iepriekšējā dziesmā. Viņa ieskanas arī paralēlajās pasaulēs. Tu mūs iepazīstini ar vien jaunām mūzikas vēsmām un instrumentiem, kas zina, varbūt mēs arī pamēģināsim uzspēlēt. Bet varbūt tu vari, Agnes, iepazīstināt klausītājs, kā tas skan.
tāda maza frāzīte. Bet ļauj jau sajust atmosfēru un nonākt mazliet citā pasaulē. Es jau nonācu paralēlā pasaulē. Ai. Es uzmanīgs. Portāls ir atvērts, ko? Jā. Bet mums, diemžēl, jābeidz runāties jau, jo mums jālaiž vēl ziņas studijā. Un jānoklausās līdz tām vēl tavu jaunā dziesma. Jā, pēc runāties jāsāk klausīties. Jā. Agnes, paldies tev, ka paviesojies pie mums. Paldies, ka uzņēmāt. Lai tev tiešām radoša turpmākā tapināšana. Mēs vēl noteikti parunāsim un tad tos ieteikumus radīsim. Un tad tev gaidīsim nākošajā ceturksnī ar jaunumiem un atkal tādu iedvesmas devu. Man prieks par šo komandu. Aiziet, lai top. Paldies un lai top paralēlās pasaules, lai skan. Pagriez skaļāk un vēlies līdzi. Kūlenis FM.